Mums ir lieliski iespēja aprunāties ar vienu no Līvas grupas mājas īpašniekiem, Gundaru. Saka, lūdzu, cik ilgi jau tu dzīvo jaunajā savā mājoklī? Savā sapņu mājoklī es jau dzīvoju 3. ziemu, tātad būs 3 gadi jau apaļi. Tā kā ir jau tāda pieredzīta uzkrāta un ir jau kārtīgi, kā saka, padzīvots. Aha. Kas bija tie galvenie iemesli, kādēļ tieši Līvas grupas māja? Jā, mēs tātad ar sieviņu jau mājai briedām diezgan ilgi un zinājām, ka noteikti gribam savu sapņu mājokli. Un tad mēs pabraukājām apkārt, paskatījāmies un īstenībā Līvas grupa uzreiz iekrita, es varētu teikt, sirsniņā ar to, ka tas ir Latvijas uzņēmums, ar to, ka tas ir uzņēmums vairāk kā 20 gadu pieredzi, un ar to, ka tas ir uzņēmums, kas būtībā pilnīgi visu ciklu, to trako būvniecības ciklu paņem uz sevīm, un tev atliek tikai dzīvot. Ja? Un tie bija tie 3 galvenie iemesli, 3 galvenie apstākļi, kāpēc mēs būtībā ar tādu klikšķi uzreiz arī izvēlējamies Līvas grupu. Un starp citu, man vienam draugam arī tieši bija Līvas grupas māja, un viņš tā teica, klau, atbrauc ciemos, apskaties. Un īstenībā, tā kā filmās bija iegāja iekšā, man uzreiz bija jā, šī ir tā māja, tas tieši arī bija Liveko projekts, un šī ir tā māja, kurā mēs gribam dzīvot. Un tā arī mēs to laimīgi jau darām. Fantastiski. Pastāst, cik ilgā laikā jūs tikāt pie savu mājokli? Tātad es teiktu, tas bija gads no tā brīža, kad mēs atbraucām šeit pat uz Jaunpilī uz konsultāciju, dabujām uzreiz nākamajā dienā tāmi, un būtībā pēc gada mēs jau nesām iekšā dīvānu un svinējām atklāšanas svētkus. Tas mums tā sanāca viss, un būtībā pirmajā brīdī neticami, bet tiešām, gada laikā mēs tikām pilnīgi gatavs brīnišķīgas mājas. Pašas mājas ražošanas izmaksas. Sākotnēji plānojot, vai bija kaut kādas izmaiņas projektēšanas laikā? Tātad bija ārprātīgi jauki tas, ka kāda mums mājas tāme bija tajā 19. gada vasarā, kad mēs pirmoreiz šeit atnācām. Ļoti jauki bija tas, ka nekādi ārēji apstākļi arī neietekmēja. Mums mājas tāme tieši tāda arī bija. Un tā kā daudz cilvēki domā par to, kā tad varētu izmainīties mājas izmaksas, tad es varu vēlreiz apgalvot to, ka šeit Līvas grupas māja tāmēs viss ir ļoti skaidri uzrakstīts. Nav nekādu slēpto izmaksu, viss ir pilnīgi skaidri un arī, protams, pēc papildu komplektācijas var sakomplektēt māju, kā vien gribās, un attiecīgi viss ir caurredzami, caurspīdīgi, un tas, man liekas, mūsdienās cilvēkiem ir pats svarīgākais, lai nav nekādi zemūdens akmeņi, un tad to vienkārši izejot visam tam pats cauri, var pateikt to, ka zemūdens akmeņi nav, un tiešām tādas cenas, kādas ir, tādas viņas arī būtībā paliek, un tad stāsts ir par kaut kādām papildu lietām, ko pats grib vēl mājā ieguldīt, bet kas attiecās uz Līvas grupu, tur viss bija tiešām ļoti korekti. Dažas ziemas jau esat nodzīvojuši. Kā ir ar energoefektivitāti? Jā, tad būtībā, tad, kad būvē māju, tad tas ir jautājums numur 1 mūsu Latvijas nikanajās ziemās, kā tad būs ar to siltumu. Un īstenībā mēs nemirkli nešaubījāmies par to, ka mēs izmantosim piedāvāto tātad gaisa ūdens siltumsūkņu apkuri siltajām grīdām mājās. Un bija tā, ka mēs ievācāmies augustā, un uzreiz tā nākamā ziema, 20. gadā, viņa bija ar tiem -15–20 grādiem. Tas bija tāds rīktīgi labs tests un pārbaude mājas energoefektivitātei. Un jāsaka, ka māja to izturēja vienkārši fantastiski, jo iekšā mājā mēs visu laiku turējām tā +22 grādus, un ārā bija -20. Un būtībā visu ziemu mājas temperatūra vispār nenokrit, nestaigā, jo viss notiek automātiski, siltumsūknis visu tur savās rokās un kontrolē. Tāpēc mums bija liels pārsteigums, nevis pārsteigums, arī tas priecīgs tas pārsteigums, ka tiešām bija ļoti silti un vispār koka šīs mājas ir jau ar to populāras, ka viņas ir ļoti siltas, energoefektīvas. Un tas arī pierādījās, un mēs tagad dzīvojot arī visiem tiem, kas brauc pie mums arī skatīties māju, un mēs labprāt uzņemam savās mājās arī pilnīgi nepazīstams cilvēks tikai tā iemesla dēļ, ka mēs zinājām, cik svarīgi ir, ka tu ieeji mājā, kura tev iespējams būs, un tu patiešām paskaties, sajūti visu to mājas auru. Un tāpēc mēs arī visiem pilnīgi sakām taisnību to, ka ir silti, ir jauki, un esam tiešām priecīgi, ka izvēlējamies gaisa ūdens siltumsūkni. Dzīvojot mājā,
elektrības cena arī pamainījās. Domājat arī vēl par kādiem papildus risinājumiem, lai būtu vēl efektīvāk? Tieši tā. Jādomā visu laiku ir ilgtermiņā un ar skatu nākotnē, un tāpēc arī mēs, ņemot vērā to, ka māja visa būtībā strādā uz elektrību, mēs sapratām, ka mūsu risinājums ir ieguldīt arī līdzekļu saules paneļos. Un to mēs arī esam veiksmīgi izdarījuši, uzlikuši mājā saules paneļu sistēmu ar hibrīdu invertoru, un tas nozīmē to, ka mums ir tāds papildus iespēja pieslēgums, tad, kad mums būs iespējams nākotnē arī elektroauto, uz ko arī visa zaļā enerģija iet šajā brīdī, tad mums būs brīnišķīga iespēja mājās uztaisīt pašiem savu elektroauto pieslēgumu uzlādes vietu, un tādējādi arī turpat mājās arī lādēt. Lūk, un nākamgad pavasarī tātad noslēgsies mums tas pirmā gada cikls, ka mēs tagad esam pa vasaru saražojuši, ļoti labi uzkrājuši enerģiju, un tagad ziemā viņu iztērēsim. Un pagaidām visi izskatās, ka viss notiek kā pēc grāmatas, jo enerģija ir tiešām pietiekami uzkrāta, lai ziemā viņu iztērētu, un mēs tā kā pārdzīvotu ziemu ar visiespējams zemākajām izmaksām. Fantastiski. Tad tiem, kas ir ceļā uz savu mājokli, galvenais padoms no tevis? Galvenais padoms – negaidīt rītdienu, nebaidīties un darīt, jo mums arī tas brīdis, kad mēs tā atlikām, domājām, un tam vienkārši bija tāds, klau, nav ko gaidīt, ir jādzīvo savā mājā, kamēr bērni mazi, lai bērni var skriet pa māju, baudīt svētdienas pankūks uz terases un pagalmā. Tā kā es visiem iesaku, ja ir tas sapnis, ir iekšā tas dzinuls, tad negaidīt. Un tad vienmēr ir tā, ka kaut kā vienmēr un viss izdodās. Lieliski. Liels paldies tev, Gunter, par šo stāstu. Ok, super, tiekamies!